Karstās vasaras dienās arī mūsu mīļajiem gribas atvēsināties, tāpēc es tev parādīšu 3 vienkāršas un sunim draudzīgas augsto našķu receptes. Pirmā recepte augstiem našķim būs vārīts vistas buļļons. Droši var izmantot arī lielopu kaulu buļļonu. Un pats grūtākais, protams, sagatavot ir to buļļonu, jo tas ir diezgan laikietilpīgs process, bet sasaldēšana noteikti aizņems maz laika. Šajā receptē tev būs nepieciešams parastais jogurts un ir ļoti svarīgi, lai tas ir bez piedevu un, protams, var skatīties arī ar mazāku tauku procentu. Tas sunim būs drošs veselībai uzturā. Tad es izvēlējos no ogām zemenes, kas arī sunim ir drošs, un melenīts. Un recepte ir pavisam vienkārši. Mēs šīs 3 sastāvdaļas sablendēsim kopā un pēc tam pildīsim formītēs. Un trešā receptē tev būs nepieciešams tikai arbūzs. Un noteikti skaties, lai tas ir arbūzs bez sēkliņām, tāpēc, ka sunim mēs nedrīkstam dot sēklas. Tās viens var iesprūst rasnajā zernā, otrs tas vienkārši netiks pārstrādātas. Griezīsim gabaliņos, liksim blenderī, var pievienot nedaudz ūdens. Ūdeni var arī nelikt, var blendēt tikai pašu arbūzu, un tad arī to pildīsim formītēs. Ņemot vērā to, ka augu valsts produkti nav suņu pamata maltīte, tad pieņemsim šos ogu jogurtu kubiņus vai arbūzu kubiņus. Dienas ietvaros vajadzētu rēķināt aptuveni 10% no pamatmaltītes sastāva.